Nu ko, Andi, otrā diena, Aineži. Jā. Kā tas šķiet, kā mums gāja šajā terasē? Manuprāt, viss ir super. Viss ir nobirstēts, viss ir tīrs, atjaunots. Esam uzklājuši speciālo terases ārdarbu eļu sadarbībā ar Krāso. Pelēko toni izvēlējās saimniece. Esam to arī izdarījuši. Galvenais, ko vienmēr vajag atcerēties katru gadu, atjaunot terasi vai nu pašspēkiem, vai izmantojot kaut kādus pakalpojumus. Kāpēc svarīgi atjaunot terasi, Andi, pastāsti? Principā katru gadu terasa būtu jāatjauno viegli, ar pinzelīti, maklavicu, pāriet pāri to pašu materiālu, izmantojot pa dēlītim smuki, paša spēkiem pusstunda, 40 minūtes. Tā kalpos daudz ilgāk, un tas ir ieteicams to darīt, un to arī vajag darīt. Tā ir lielākā problēma, ka tas netiek darīts parasti, un līdz ar to arī koks bojājas. Vēl kādi ieteikumi terases atjaunošanā, Andi? Jā, atceramies, ja mēs būvējam jaunu terasi, tad starp dēļiem vienmēr atstājam spraugu, lai nebūtu problēmas nākotnē, lai tie nesāk viens otru spiest ārā, celt gaisā, tie saplaisā un tad atkal sanāk mainīt pa jaunam. Labi, paldies, Andi, par ieteikumu. Tad jau Grīdas Guru LV sazinās. Peace. Čau!